Mani sauc Greigs, un man ir 6 gadi, un es esmu vienā filmēšanā maz, bet liels. Yes, Greg, tieši tādo 5. Tā ir miskaste tā, ko tu skaties. Es tikko piesārņoju dabu. Kā? Ar savu plasmas puļķi. Kā tu piesārņo dabu? Es vispār ne. Izstāst man lūdzu ceļu tam čupa-čups puļķīdim, kur tu izmet miskastē. To miskastē aiziet pārstrādātāju, kaut kādu vietiņu, un tur viņi pārstrādā. Par ko? Par jaunu puļķīti. Jūs šķirojat atkritumus mājās? Nē, Visus vienā? bet vajadzētu. Vajadzētu, jā? Jā. Vai tu pats piesārņo dabu, man ir jautājums? Nē. Un mamma un tētis? Laikam, ka jā. Varbūt tev nav spinērs, tāpēc, ka viņš tiek no plasmasas ražot, un lai dabu nepiesārņot, tu nepērci spinēru, jo viņš ir no plasmasas. Plasmasa ir kāds izraktenis, un pēc tam tu saplīsīsi spinērs, tad viņš būs jāpārstrādā, tas atkal ir resursi. Tātad, droši vien tev spinērs nav neviens, vai ne? Man ir, tāpēc, ka man uzdāvināja. Kurš jūs ģimenē visvairāk taupa dabu, un kurš visvairāk bojā dabu? Mammas vairāk bojā dabu, un tētis bojā. Es ģimenē esmu visaudzīgākais pēc dabu. Māsa tā. Māsa izmanto tādu kā māsas, lai kaut ko dedzina tur un tādas lietas. Ar tēti kopā. Tev mašīna mājās ir, jā? Jūs ar mašīnu braucat? Jā, man vesels 3 mašīnas. 3 mašīnas? Visas benzīna vai dīzeļi? 2 dīzeļi, 1 benzīna. Kur piesārņo vairāk dabu, dīzeļi vai benzīna? Man liekas, ka dīzelis varbūt. Vai benzīns. Es nezinu. Man liekas, ka abas 2 piesārņo dabu. Cilvēks ir viens parazīts. Cūknieks. Tev kādam ģimenē mašīna ir? Visiem pieaugušiem mūsu ģimenē. Viņi piesārņo dabu ar savām mašīnām? Jā, ar izpildus gāzēm. Varbūt vajadzētu pārdot visas 3 mašīnas, vai vēl spēt braukt? Vienkārši mašīnas tagad mūsdienās ir ļoti noderīgas. Tu taču neies tu, piemēram, dzīvo pašā Vidzemes galā. Un tev jābrauc uz darbu uz Rīgu. Ar zirgu? Es neparasti nekad neesmu gribējis braukt ar mašīnu, to viņas piesārņo, kas bija mazāks to uzzināja. Tas bija tik bēdīgs. Par piesārņošanu, jā? Jā. Kas var notikt, ja izkusīs visi ledāji? Tad dzīvnieki var noslīgt. Dzīvnieki? Jā, viņi arī, piemēram, pingvīni, taču uz ledus dzīvo, manuprāt. Pingvīni māk peldēt? Jā, viņi māk peldēt. Nu labi, mamuti. Mamuti jau sen jau nav, man liekas, vairāk. Kas ar ledu notiek tad, kad paliek silts Tad apkārt? viņi, ja tie cilvēki ir uz ledus un paliek karstāks un karstāks, ledus sāk kust, un tad cilvēks var ielūst ledu. Jā. Un tad nevar atrast caurumu, ko viņš ielūza. Apmēram tā. Un kas notiek, kad ledus izkūst? Kas veidojās, kad izkūst ledus? Sniegs! Nē, ūdens. Kas tad būs, ka izkusīs? Būs baigi mitrē laiki. Man omai vienreiz māja noplūda, un viņi dabūja pārcelties uz Rīgu. Jā, tas daļa globālās sasilšanas? Tik tuvu jau viņi ir? Jā. Ko tu dari tādu, kas saudzē dabu? Es braucu ar riteni un neizmantoju nekādus kvadraciklus un tādas lietas. Oho! Un kā tev liekas, kas būtu visefektīvākais veids, kā saudzēt planētu? Ko nedarīt tādu, ko mēs šobrīd darām? Vairs neražot pīpes. Cilvēki nevarēs pīpēt. Pēc tam radīt vairāk elektromobīļus, kas pagaidām notiek. Mazāk rūpnīcas. Kā lai to novērš, kā lai to tagad izglābi? Mēs sabojāsim to planētu, viss nāksies lidot, es nezinu, kaut kur uz kādu Marsu dzīvot vai kaut kur. Kā mēs tur izdzīvosim, tas nebūs skābekļi. Tur nav skābeklis.
Bet mums jau arī drīz nebūs skābeklis, ja mēs turpināsim piesārņot dabu. Nu jā. Nu tad ko lai daram? Viens noslēdzošais jautājums. Vai tu kādreiz esi čurājusi jūrā? Jā. Kāda tev šķiet? Kāds čurā jūrā? Jā, ļoti nehigieniski cilvēki. Tā ir dabas piesārņošana? Varbūt. Tas ir pretīgi. Tur citi cilvēki peldās un tu peld čurās. Fui. Dzelteno sniegu ēst drīkst ziemā? Nē, tas ir ar čurām kaut kādam. Vai tu kādreiz esi čurājusi jūrā? Basēnā? Vannā? Upē? Pamperā? Vai tu esi kādreiz jūrā čurājis? Nē, Basēnā? nē, Upē? nē, Dušā? nē, Pamperā? nē. Nu, reti. Es kādreiz, ka biju mazs. Labi, man pēdējais jautājums. Vai tu kādreiz esi čurājis jūrā? Jā. Nē, esmu. Basēnā? Nē, Upē? nē, Okeānā? nē. Dušā? Jā. Visiem saka čau! Čau! Pagaidi, nesteidzies izslēgt. Ja tev patika šis video, atzīmē ar laiku, jo mums tas ir ļoti svarīgi. Kļūst par mūsu kanāla sekotāju, lai operatīvi saņemtu jaunumus par mūsu jaunajiem video. Paldies, ka skatījies! Uz tikšanos!